Labrīt! Privāta sala, kas slēpj sevī brīnišķīgas ainavas, tālu prom no ikdienas kārdinājumiem. Es atrodos šeit, svāra korekcijas centrā Vitalitātes akadēmija. Vitalitātes akadēmija ir tievēšanas centrs, kas atrodas Aizputes novadā. Akadēmijas teritoriju ieskauj ūdens, kas liek justies kā uz salas. Šajos 140 hektāru plašumos mājas raduši brieži, stirnas, aplokos ganās ekskluzīvu šķirņu zirgi un poniji, bet atsaucīgie un zinošie speciālisti, ārsti, dietologi, fitnesa treneri un masieri ir gatavi palīdzēt sasniegt katra klienta izvirzītos mērķus. Svara korekcijas centrs Vitalitātes akadēmija piedāvā unikālu risinājumu, kas nodrošinās, ka tīvēšanas rezultātā zaudēsiet liekos taukus, taču nesamazināsiet muskuļu masu un ķermenī esošo ūdens daudzumu. 5 kilogrami 10 dienās. Šādu svara zudumu speciālisti garantē katram centra apmeklētājam, taču pieredze liecina, ka daudziem izdodas sasniegt arī lielāku svara korekciju. Parasti cilvēkiem tievēšana saistās ar kaut ko ļoti drastisku, un kas ir, es tagad kādu laiciņu tievēšu, un tad es atkal turpināšu dzīvot savu pierasto dzīvi. Mēnesi ēdīšu tikai griķus, vai nedēļu nēdīšu vispār, vai braukšu uz centru un veikšu organismu attīrīšanu ar klizmām, ar badu. Protams, tas viss palīdz samazināt svaru, bet tas notiek uz muskuļu un uz ūdens rēķina. Mūsu centrā ir izstrādāta kompleksa tievēšanas programma, kuras mērķis ir ne tikai zaudēt kilogramus, kas ir, protams, katram cilvēkam redzams rezultāts, bet tā neredzamā daļa ir, kad tiek pātrināta vielmaiņa. Un tādējādi cilvēks atgriežoties savā dzīvē un mainot savu ēšanas un sportošanas paradumus, turpina tievēt, īpaši nepiepūloties vairāk. Pie mums ir pamatā olbaltuma diēta, kas nozīmē, ka tiek pabaroti muskuļi un netiek zaudēta muskuļu masa, bet svara zaudējums notiek uz tauku rēķina. Mums ir pat interesanta tāda procedūra, varētu teikt, tauku slāņa mērīšana ar ultrasonogrāfiju. Un tas cilvēkiem vizuāli ļauj paskatīties, uzsākot kursu. Viņi redz, man ir tik daudz tauki un tik daudz muskuļi. Beidzot kursu, viņi redz, jā, tauki ir palikuši mazāk, un viņi notic tam, kad viņi ir notievējuši pareizi. Un otrs, kas ļoti motivē, ir vielmaiņas ātruma uzlabošanās. To atkal pierāda speciālie svari, kuri parāda katra cilvēka ķermeņa sastāvu. Kur šis aparāts tātad mēra? Aparāts nosaka ķermeņa sastāvu, cik jūsu ķermenī ir muskuļmasa, cik ir tauki, cik ir ūdens saturs, un atkarībā no tā viņš interpretē jūsu bioloģisko vecumu. Bioloģiskais vecums nozīmē to, cik veci jūtās jūsu šūnas organismā. Viņš nesakrīt bieži vien ar pases vecumu. Viņš var būt kā uz vienu pusi, tā uz otru pusi. Nu, jūsu gadījumā es domāju, ka viņš būs mazāks. 36 gadi. Viņš klausās tīri labi. Ļoti labi, jā, ļoti skaisti. Vitalitātes akadēmijas idejas atbalstītājs un programmas dalībnieces Astras Dreimans rādītāji gan nebija tik labi, kad viņa šeit ieradās. Taču 2,5 mēnešos viņai ir izdevies zaudēt 25 kilogramus. Viņa ir mainījusies ne tikai vizuāli, ir uzlabojies arī viņas veselības stāvoklis. Sveiki, Astra! Man teica, ka tevi var meklēt šeit, pie ūdeņiem, pastaigājoties. Vai tas ir tavs ikdienas, tā teikt, gājiens? Tā varētu teikt, jā. Ne tikai tavs, bet arī ikviena šeit klienti. Jā, visi, kas te ierodās, viņi iet un staigā, un tas ir noteikti jādara. Tas, ko es sapratu, ir, ka visi speciālisti, kas šeit strādā, arī ir piedzīvojuši šo pieredzi ar notievēšanu. Vai tas ir līdzīgs stāsts arī tev? Negluži, tāpēc, ka visi, kas šeit strādā, citi cilvēki, viņi šeit ir tiešām atbraukuši no sākuma strādāt, un tikai tad viņiem ir, teiksim, likta iet šī programma, lai viņi zinātu, kāds ir. Bet es uz šejienu atbraucu tik tiešām tievēt, nezinot pilnīgi neko ne par šejienu, ne par cilvēkiem, kas ar šejienu ir saistīti. Atbraucu tievēt, un jā, tā sanācis, ka es esmu palikuši šeit strādāt. Es atbraucu uz šejienu, man bija 108 ar kapēkām kilogrami. Šobrīd man ir 84, un es jūtos ļoti labi, daudz labāk, protams.
Un it kā ir maz tāda sīkuma, ka es varu apsēsties uz kājas, salūcot kāju un aiziet normāli kurps. Tā kā tas it kā liekas citiem cilvēkiem pašsaprotam, bet es par to priecājos. Katrai lietai ir savs sākums, savs idejas, tā teikt, dzimšana. Kā tas te notika? Jā, līdz tā ideja šeit tika radīta, viņa briedinājās mūsu idejas autora Borisa Aleksandrova uzņēmēja galvā jau ilgāku laiku. Apbraukājot vairākus Eiropas kūrortus un pats gribot notievēt, nāca pie slēdziena, kad nav iespējams notievēt kompleksi. Ir vietas, kur tev dod rekomendācijas, ir vietas, kur tevi attīra, bet rezultātā nevienam nav tādas stingras uzraudzības, vai tu izpildi tās rekomendācijas vai neizpildi. Un tādēļ viņš nolēma atvērt tā kā unikālu centru, kas atrodas slēgtā teritorijā, pietiekoši lielā, 140 hektāros, skaistā ainavā ar skaistām telpām, bet tu esi prom no kārdinājumiem, kas ir vislielākais cilvēka traucējošais, teiksim tā, faktors notievēšanas rezultātā. Mums nav kā klīnika, mūsu koncepts ir, lai cilvēks šeit justos kā mājās, lai nebūtu strikt nodalīts divas tādas atsevišķas daļas. Tagad es esmu klīnikā, tagad es ārstējos, tievēju, attīros, un es aizbraukšu mājās un turpināšu dzīvot, kā es dzīvoju. Tā doma ir, lai esot pie mums, cilvēks sajūtās jau kā mājās un atgriežoties pēc mūsu programmas, viņš dabīgi turpina iesākt to un nav tāds pārējais moments, kurā viņš salūst. Maija, par pašiem speciālistiem. Kādi viņi ir un kāda ir viņa pieredze? Bez visa tā, kad viņi ir speciālisti ar saviem certifikātiem, katrs savā jomā, ir viens visus darbiniekus vienojošs faktors. Mēs visi esam izgājuši šo programmu. Ne tikai tādēļ, lai mēs iegūtu slaidu figūru un būtu veselīgi paši, bet lai mēs no iekšienes zinātu šo procesu. Piedāvājumā ietilpst dzīvošana 4 zvaigžņu viesnīcas vienvietīgā numuriņā, ekskluzīvs pirts un spā komplekss, ēdināšana saskaņā ar dietologu individuāli izstrādāto plānu 5 reizes dienā. Un, protams, neizpaliekošas ir arī fiziskās aktivitātes. Katram klientam fitnesa programmu treneris sastāda individuāli. Programmā ietilpst nojošana vai pastaiga svaigā gaisā 2 reizes dienā pa stundai, ūdens aerobika, rīta rosme un vingrojuma trenažieru zālē. Un tas viss stingrā speciālistu uzraudzībā. Anete, kāda vispār ir sporta loma šajā tievēšanas procesā? Ļoti liela, jo kustība vispār pats par sevi cilvēkam uzlabo gan veselību, gan arī ārējo izskatu, un kopā ar ēšanu mēs varam sasniegt tādus rezultātus, kā katrs klients mums vēlas. Astra, kā tev ir tavā pieredzē? Kā tev sākumā izdevās visas šīs sportiskās aktivitātes? Un kā ir tagad? Es atbraucu uz šejienu un, teiksim, man pat staigāšana, ja, kas, teiksim, citiem cilvēkiem ir ļoti vienkārši padodās. Man bija tik ļoti grūti un man tas pulss tik ātri skrēja, ja, kad, piemēram, man ir tas pulsa koridors, kas ir ideālais pulss, lai, teiksim, tieši degtu tauki. Man ir 125 līdz 135 aptuveni, ja, tajā rajonā. Un man pat es nedaudz uzkāpu tādā lēzenā kalniņā. Man jau 150 bija puls, un tā kā, tas bija ļoti, ļoti jāskatās un jāsako līdzi, lai, teiksim, nenodarītu tai veselībai kaut kādas problēmas. Liekais svars ir viena no plašāk izplatītākajām problēmām pasaulē, kas izraisa nevēlamas ārējā izskata izmaiņas un kaitē veselībai. 1 kilograms tauku, tas ir 3 kilometri jaunu asinsvadu nepieciešams ir. Ja? Tad mēs varam iedomāties, cik liela slodze pieaug uz sirdi, ja tie kilogrami mums nav ne 1, ne 2. Ja? Viņi ir vairāki. Un ne jau tikai apjomos tas cilvēks cieši, ja? Ka mums vienkārši nepatīk, ka viņš ir izmēros lielāks. Ja? Bet arī jāsaprot, ka tā ir liekā slodze uz locītavām. Grūti iedomāties, kad mums būtu pašiem tagad jāuzveļ uz pleciem 40 kg maisu un jāstaigā. Doktor, es gribētu zināt, kas tad vispār, ko mēs saprotam, tievēt pareizi? Tievēt pareizi pirmkārt ir jāsaprot, ka tievēt var vai no ar muskuļiem ar ūdeni, un var tievēt arī ar taukiem. Mēs pieturamies pie viedokļa, kad tievēt pamatā vajadzētu tomēr ar taukiem, un lai tos
taukus sadedzināt, mums ir jāiesaist arī muskuļi. Un tikai muskuļu darbs var palīdzēt mums sadedzināt taukus. Skaitā tauku šūnas nemainīsies, viņas samazināsies savos apjomos, tāpēc, ka ja mēs paņemam vienādu svaru taukus un muskuļus, ja, tad apjoms viņiem ir stipri atšķirīgs. Un mums ir svarīgi, lai tie ķermeņa apjomi arī samazinātos, it sevišķi sievietēm tas ir svarīgi. Ja, un mēs redzam patiešām, ka centimetros mainās varbūt pat ātrāk nekā kilogramos. Nu, tad var teikt, ka šajā gadījumā jūsu centrā galvenais tiek uzsvars likts uz šo tauku apjomu samazināšanu. Jā, nu mēs cenšamies. Ir jāsaprot, ka organismā sākot to procesu pazudīs arī kaut kāda muskuļmasa. Bet tas ir īslaicīgs process. Ja mēs nodarbosimies ar fiziskām aktivitātēm, tad tā muskuļmasa ne tikai atjaunosies, viņa pat pieaugs. Ja? Bet tas ir tāds ilgtermiņa process. Un ir jāsaprot, ka šeit cilvēks spēr tikai pirmo soli. Un mūsu uzdevums arī iemācīt viņam tālāk pareizi ēst, pareizi kustēties, pareizi vispār skatīties uz dzīvi pozitīvi. Un tad tas process patiešām turpināsies. Parasti visi spēr pirmo soli, ja? Bet svarīgi ir spērt arī to otro soli, kas viņam pašam ir jāizdara. Lai sasniegtu labākus rezultātus, šeit klientiem tiek piedāvāts arī plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tā skaitā izjādes ar zirgiem. Šis izskatās pēc tādas kā pils, kā lai saka, fasādes. Drīz vai kā Versaļa, jā. Nē, tas ir mūsu zirgu stālis. Venēra, čau, Venēriņa, jā, tā ir mums galvenā zirdziņš, kas vado visus, jo. Tagad aiziesim apstīties lielās angļu dāmas, kas var panest arī 200 kg smagus cilvēkus, tā kā nav jābaidās. Kāpt nogurā, ka zirdziņš neizturēs, tā ir esme. Un otru mums ir meitene Spice Girl, mēs viņu saucam par Džilu, jā. Es gribēju prasīt, Astra, vai tu esi sajutusi, ka arī zirdziņi spēlē kaut kādu lomu tavā emocionālajā? Tas viennozīmīgi ir tā, ka tāds miers un dod tādu pozitīvu, viennozīmīgu sajūtu. Un tas, ka tu viņus var pabarot un paglaudīt. Un tajā mums kafejnīcā arī tādas notiek citreiz koncertiņi vai kādā citā mūsu telpā, kur to var taisīt. Un mēģinam mēs cilvēkiem arī tā, lai viņi ir pozitīvas tās domas. Es saprotu, ka visi speciālisti, kas te strādā, arī jau ir izgājuši šādu tievēršanas pieredzi, tā var teikt. Cik tev tas bija svarīgi sadzirdēt no viņiem kādu komentāru? Godīgi sakot, ļoti svarīgi, jo, ja nebūtu bijuši daži cilvēki, kur, teiksim, ir tiešām tam gājuši paši cauri un kas man atbalstītu un mācētu pastāstīt un pateikt, kādas tās sajūtas varētu būt un tādas, es droši vien, kad būtu diezgan ātri no šejienes projām aizbraukus, jo ir grūti un bez atbalsta patiešām tas ir gandrīz vai neiespējami. Astra ir dziedātāja, taču šovbizness ir ļoti skarbs. Pēc krasā svara pieauguma viņa no tā tika izstumta. Bija jāpaiet laikam, lai viņa spētu par to runāt. Cik grūti ir apzināties, ka no pievilcīgas sievietes tu vienā brīdī pārvērties par tādu, uz kur citi skatās ar žēlumu. Taču ar savu stāstu Astra vēlas iedvesmot arī citus. Viss ir iespējams, ir tikai jābūt motivācijai, un tad cīņā ar liekajiem kilogramiem var uzvarēt. Astras motivācija ir atgriezties uz skatuves un kopumā pazaudēt 33 kilogramus, no kuriem 25 jau ir pieveikti. Cik smagi ir vispār dzirdēt vārdu? Es esmu rēsna, vai tas vispār... Ziniet, kā ir tā, ka pats jau tu to tā tik ļoti nejūti, ja? Bet tad, kad ir cilvēki, kuri nāk tev pretīm kaut kur, kas attiec uz ielas, un viņi nāk klāt, Astra, kas ar tevīm ir noticis? Tad vienkārši tu saproti, ka bāc laikam ir reāli traki. Man bija 108 kg, tā kā es uz šejien atbraucu. Tagad man ir 85, plus mīnus, tagad 84, 85.
es pirku vislielāko. Es vienkārši gāju veikalā, un tur, kur bija lieliem izmēriem apģērbi, ja, es būtībā nemaz neskatījos, kāda ir izmērs, vienkārši skatījos pēc cipariem, kurš ir vislielākais. Protams, kad liela daļa no maniem paziņām un draugiem, kas man varbūt bija tad, kad es izstījos diezgan labi, ja, tad viņi tā kā nenovērsās, bet tā kā izgājis no manas dzīves. Kas ir tas sāpīgākais, ko tu piedzīvo, teiksim, izmainoties strauji? Tas jau nemaz nebija tik sen. Tas būtībā ir 2-3 mēneši atpakaļ, kad es tāda biju. Un es ļoti ceru, ka tas tā vairs nebūs. Tāpēc, ka tas nav vienkārši. Nav vienkārši kā sīkumos kaut kādos, bet mēs esam vāji savā būtībā tie cilvēki, kuriem ir problēmas ar lieko svaru, un tur grūti ir no ārpuses kaut kāds cilvēkam pašam jānonāk pie tā, lai saņemtos. Un, protams, ka šī vieta ļoti, man liekas, ka ļoti palīdz uzturēt to. Tas, ka tu esi atbraucis šeit, tas jau ir liels solis. Un tiešām visi cilvēki, kas ir šeit, viņi ir tā kā gatavi un tiešām spēj atbalstīt. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas, kad mēs tur mājās, piemēram, uzsākam, es nezinu, cik reizes esmu visas tagad ieturējuši diētas, tagad tieši sākuši staigāt. Manis pietika aptuveni nedēļa, maksimums 2, un tad atkal kaut kas notiek, kaut kas ne tā, un tad tu vienkārši kaut kādā veidā pēc sevi sodi ar to, ka es ēdu, apzinoties to. Tas viss ir to depresiju saistīts, ka es nevienam to nenovēlu. Īstenībā, tas, lai arī ir citas slimības, kas varbūt ir briesmīgākas, bet tas arī nav tas vienkāršākais. Un tam ir jāiet cauri, tad ir diezgan būtisks cilvēku atbalsts arī, gan tuvinieki, gan arī, teiksim tā, lai draugi saprot. Ja nesaprot, tad, protams, ir ļoti sāpīgi. Un es zinu, ka man arī bija viena draudzene, kas to visu teica, taču beidz, ko tu tur iedomājies un viss. Un man liekas, bāc, kā tu nesaproti, ka es neesmu izvēlējusies būt tāda. Es gribētu būt tāda, kāda es biju pirms tā laika, kad tas viss notika. Es gribētu iet darīt, es gribētu degt strauji, spilgti un ātri, tā kā es to darīju, lidot augstu, ja, un vēl augstāk. Vienkārši man vienā momentā bija šitā un viss, man lidojums tik vienkārši, tik nomest tādā pazemē, kuras nevienam nenovēlu nonākt. Var teikt, ka arī šī vēlēšanās atkal kāpt uz skatuves tev kalpoja par motivāciju, sāk novājiet? Būtībā tā bija man galvenā motivācija, jo es gribēju atbraukt uz šejieni un tā kā to mērķi sev uzstādīju tādu, ka nomest vismaz tos 20 kilogramus, ja, lai es varētu uzkāpt uz skatuves un lai man nebūtu tā, ka cilvēki tā kā lai viņiem būtu ne tikai patīkami klausīties, bet arī patīkami skatīties, tā teiksim. Un, protams, arī es zinu, ka citiem cilvēkiem, kas te brauc tievēt, ir mērķis tur uzvilkt kaut kādu kāzu kleitu, ja, tur nevis mērķis, bet tur, teiksim, motivācija, jo ir ļoti būtiski, lai ir tā motivācija, kuram tur, piemēram, ir tāda problēma kā, seksuālā plānā arī ir problēmas, tad, kad cilvēkam ir liekais svars un citam ir tāda motivācija, lai, teiksim, tiktu ar tādām lietām galā. Un katram viņa ir savējā, un es uzskatu īstenībā šeit, kad ir ļoti būtiski, teiksim, mums darbiniekiem arī tā, ka mēs tam cilvēkam palīdzam saprast, kas ir tā viņa motivācija, un viņu atbalstam tajā motivācijā, visu laiku atgādinam par to, un kad kaut kā tādas sarunas veidojot, arī palīdzam motivēt no mūsu puses. Ne tikai tas, ka viņam ir galvā kaut kas, bet ka mēs palīdzam viņam tā kā, iet uz to mērķi un tiešām ar tādu enerģiju, un ka es varu. Šodien dzirdētais man liek noticēt tam, ka nav nekā neiespējama. Galu galā atrast tikai motivāciju, mērķi un iedvesmu, un viss ir iespējams. Un galu galā, vai tad mums nav patīkami pamosties un ieraudzīt sev spogulī un par to priecāties?